Jā, labdien! Paldies par uzaicinājumu. Tātad man ir tas gods noslēgt šo konferenci ar savu prezentāciju, un tāpēc prezentācija nebūs gara, bet centos tā apkopot to visu galveno attiecībā uz šodienas tēmu. Jā, tātad pacienta prioritāte. Īstenībā tas ir paņemts no grāmatas, un man ļoti patīk grāmata, tas ir Patient Priority, kas ir nesen izdot, bet tas ir saistībā ar vērtībās balstītas veselības aprūpes ieviešanu, kur bija kongress pagājušajā gadā Amerikā, un kur es arī guvu daudz iespaidus par to, kas notiek pasaulē. Un līdz ar to man arī pašai kļuva skaidrāks par to, kādas ir tās konkrētās lietas, kas būtu darāmas. Un es gribētu pieskarties tam, kas ir šī datos un vērtībās balstītā veselības aprūpe, kāpēc ir svarīgi to īstenot un kādi būtu turpmākie soļi. Jāsaka tā, ka dažādas tās aptaujas un arī mūsu veselības aprūpes rādītāji rāda to, ka pacientam Latvijā jau ir daudz izaicinājumu, un te ir tikai daži dati uzlikti, un, manuprāt, mums ir jāsaprot tas, ka veselības aprūpes pārvaldībai un organizācijai ir milzīga nozīme, jo, ja paskatās, teiksim, šajos abos grafikos, tad mirstība no novēršamiem cēloņiem Latvijā ir ļoti, ļoti augsta. Tātad mēs īsti nemākam novērst tās nāves aptuveni, tas ir vairāk kā 5000 nāves, mēs varam Latvijā novērst, ja mēs to darītu ar labāku profilaksi un ar labāku ārstēšanu. Un ārstēšanu, es domāju, integrētu pieeju, pacientu vērstu pieeju, ja? Jo praktiski, ja mēs salīdzinām apjomus, tad Latvija pēc sniegto pakalpojumu apjomu no pasaules neatpaliek. Praktiski mums ir tikpat daudz ārstu konsultācijas, aptuveni tur vidēji 6 speciālistu apmeklējumi, tāpat kā Eiropas vidējās valstīs, tikpat ģimenes ārstu apmeklējumi ir Latvijā, cik Eiropā. Tādas lietas kā diagnostiku mēs veicam vairāk, pat kā Vācijā, kā Zviedrijā, kompjūteru tomogrāfijas īpaši daudz mēs veicam šajā valstī. Ja? Tad aktivitāte ir, bet tie pacienta rezultāti atpaliek. Un otrs rādītājs, cik daudz no kurā jomā pacients maksā no savas kabatas vai kur iet publiskais finansējums. Un te mēs redzam, ka slimnīcas pēc būtības ir finansētas tādā pašā līmenī, ja mēs rēķinām publiskais finansējums. Latvijā tātad 87% no publiskā finansējuma, Eiropā 89%. Ja ļoti tuvu. Par slimnīcas pakalpojumu pacientam nav daudz jāmaksā klāt. Bet tas savādāk izskatās par ambulatoru aprūpi, par zobārstniecību un arī par zālēm. Un lai arī mēs gadiem, manuprāt, vairāk kā 10 gadus prioritāte ir ambulatora aprūpe, bet mēs nevaram pārlikt reāli tajos darbos un arī finansējumā to akcentu. Tas pats attiec uz Covid naudām un kā tas bija, kad mēs ļoti labi atceramies, ka visi gāja slimnīcām un ģimenes ārsti vēl šobrīd pie tās trešās māsas jau arī nav vēl tikuši. Tātad, te ir ļoti daudz ko darīt tieši tajā pārvaldības un organizācijas jomā. Un tad, kā citas valsts ir nonākušas līdz vērtībās balstītai veselības aprūpei. Te ir uzlikt konceptuālās pieejas, kā veselības aprūpe ir organizēta, un es te negribu runāt par visām, bet par galvenajām. Man tuvā, protams, ir veselības ekonomikas principi, kur pasaulē ir sākt ieviest 80. gados. Tas ir veselības tehnoloģija ekonomiskā novērtēšana, ko mēs vēl joprojām Latvijā nevaram vienoties. Mēs to veicam tikai ambulatoriem medikamentiem, bet citām tehnoloģijām mēs to neveicam, jo mēs uzskatām, kad vienkārši izlemt politiski vai par citiem principiem, kādas tehnoloģijas pirkt, nepirkt, ko ieguldīt, tā ir Latvijas šī īpatnība. Nākamais ir šīs visaptverošās kvalitātes sistēmas vai samaksas par kvalitāti, kas bija 90. gados, ko attīstītās valsts ir ieviesušas. Tie ir kvalitātes indikātori papildus kvantitatīvajiem. Mēs joprojām pakalpojumus pērkam pēc kvantitatīviem indikātoriem. Tātad kvalitatīvos indikātors mēs neizmantojam pakalpojumu apmaksā. Un tie arī 30 gadus mēs šo zinām, lasam, bet nevaram ieviest. Un
profesors Rezabergs pieminētā kvalitātes balva, kas bija pirms 10 gadiem, ko mūsu asociācija arī inicēs, tad ļoti labi tika uzņemta. Mēs paņēmām pasaulē labākās kvalitātes sistēmas indikātors. 3 gadus aprobējām, iestādes, kas to darīja, bija ļoti apmierināts, bet tie atkal bija politiski iemesli, kāpēc šo mēs neturpinājām. Lūk, un tālāk aprūpes integrācija, kas ir tāda pašu pamatā vērtībās balstītāji veselības aprūpē ir jābūt integrētai. Tu nevari ārstēt nodalītās sistēmās pacientu un nevar prasīt pacientam ar papīra izrakstu savienot dažādas medicīnas aprūpes līmeņus. Tātad izraksts no ģimenes ārsta pie speciālista, papīra izraksts no speciālista, un tādā veidā pacients ar papīra lapiņu savieno veselības aprūpes sniegšanu, kaut gan pasaulē tas ir uzrakstīts un ir instrumenti, un kā tas ir jādara, tas visiem ir zināms. Lūk, un tālāk, protams, digitālā transformācija. Un šobrīd jau bez digitālās transformācijas ir pilnīgi skaidrs, ka nekāda attīstība sistēmai būt vairs nevar, jo tāpēc, ka bez digitāliem instrumentiem, bez vienotas datu bāzes, bez vienotas elektroniskās veselības kartes sistēmas, praktiski mēs pacientu vairs ārstēt kvalitatīvi nevaram, jo trūks datu un cik ilgi tad pacients ar to papīra lapu pārnēsās datus no viena speciālista uz otru. Lūk, un tad arī nobeidzot, lai vairāk konkretizētu jau to, kas būtu darāms un ko varētu darīt, tātad par šīm digitālās transformācijas komponentēm, kas ir regulējums, dati, platformas, drošība, uzticība. Un kas būtu ļoti svarīgi? Ļoti svarīgi ir saprast to, ka dati, kad mēs runājam par datiem, tā nav kaut kāda tāda amorfa datu masa, bet mums ir jāsaprot, par ko konkrēti mēs runājam, jo mēs datus lielās kategorijās varam sadalīt. Tie ir administratīvie dati, kas Latvijā vairāk vai mazāk ir, tas liecina par kvantitāti, tas ir ārsta birojas, kurā tiek uzskaitīti, un kāpēc tas tā ir bijis? Tāpēc, ka tā ir Nacionālā veselības dienesta vajadzība, lai samaksātu iestādei par veikto darbu, līdz ar to šie dati mums ir, jo bez šiem datiem nauda uz iestādi no Nacionālā veselības dienesta neaiziet, bet tie ir kvantitatīvie dati, cik slimnieki, kur ir bijuši, vai kādi pakalpojumi ir sniegti. Otrs, kas ir priecīga ziņa par to, ka šie pacientu ziņotie dati tiek pamazām ieviesti, un bija šis projekts, kurā adaptēja šo anketu, bet mums ir jāsaprot tas, ka šī ir tā vispārīgā anketa, bet kā arī profesora Rezaberga teica, katrā jomā jau ir savas tās novērtējuma anketas, jo pacienta pieredze, ir daži varbūt vienotie jautājumi, kurus mēs varam uzdot, bet tomēr ir specifiskie jautājumi, kur katrā jomā būtu jāuzdod savi, bet tā, ka es saprotu, ka šis attīstās, un tas ir ļoti labi. Bet, protams, vislielākais jautājums ir par klīniskiem datiem, kas būtu ārstēšanas rezultātu raksturojošie dati. Tāda Latvijā pieejami nav, jo, izņemot varbūt atsevišķos klīnikās, atsevišķos centros, varbūt kādi dati, kurš speciālists ir pats savā Excelī vai kādā citā sistēmā, es teiktu, fragmentētajā sistēmā ievada. Un kas ir klīniskie dati? Tātad klīniskie dati ir tie dati, kur katrā slimību jomā būtu jānosaka šis ārstēšanas rezultāts, sasniedzamais rezultāts, un arī jāmēra šis rezultāts. Un tikai tad, ja mēs pateiksim par medicīnas jomām, kādus datus mēs vispār gribam mērīt, kā mēs mērīsim šo, tad arī tos datus droši vien mēs varētu sākt arī iegūt. Un te jautājums ir par to, ka, protams, tas sasaucas ar šiem kvalitātes indikatoriem, jo šeit mēs varam no vienas puses saukt arī par šo ārstēšanas rezultātu datiem vai par klīniskiem datiem, daļēji tos varētu saukt arī par kvalitātes datiem. Lūk, un jautājums, protams, ir diezgan arī nesaprotams. Mēs arī esam rosinājuši digitālās stratēģijas sakarā no Stradiņa universitātes, ka jautājums par to, kā kodēt klīniskos datus, būtu jāpieņem tūlīt. Un es domāju, šeit vispār nav jautājumu, jo pasauli jau zina, kā to darīt. Ir mums ļoti labi dokumenti. Viens ir Eiropas komisijas rekomendācija par pacientu elektronisko veselības datu
kopsavilkumu pārobežu veselības aprūpē, un tur ir visi dati tur ir norādīti pilnīgi visi dati, kas būtu jāuzskaita elektroniskās veselības kartes sistēmā, un vēl ir pierakstīts, pēc kāda standarta tas ir jādara. Tātad visi standarti ir minēti, un ir ļoti jocīgi, ir ļoti grūti saprast, kāpēc Latvija taisās šos domu pieņem par tiem standartiem līdz 2026. gadam, kā tas sākotnēji bija plānots. Protams, mēs ceram, ka arī ar mūsu rekomendācijām to mēs varētu izdarīt. Mēs varam izdarīt to oktobrī, novembrī vai decembrī, bet tas varētu būt vismaz šis gads. Tad, kad mēs pieņemtu šos standartus, kā kodēt klīnisko informāciju, tad tā būtu vienota starptautiskā terminoloģija, kā kodēt klīniskos datus. Praktiski, ja mēs nekodējam klīniskos datus pēc starptautiskas standarta, tad mēs vienkārši mūsu veselības aprūpe, viņa mūžam būs kā tāds baltais punkts uz Eiropas kartes, jo visa pasaule, un arī es paskatījos, šobrīd, ja mēs šeit tā minētā, arī pieminētā ir SNOMED CT, kuru visa attīstītā pasaule izmanto. Šai sistēmai pievienojusies ir Igaunija, protams, nesen ir pievienojusies Lietuva, un ja paskatāmies SNOMED kartē, tad Latvija, protams, ir baltais punkts. Tātad, kas ir viennozīmīgi ļoti svarīgi, un mēs zinām arī, negribas iedziļināties onkoloģijas reģistrā, bet visi zin, kā mums ir veicies ar onkoloģijas reģistru. Un šeit, es domāju, ļoti daudzās tieši organizatoriskās lietas un sistēmiskās un standartizācijas lietas, jo pasaulē jau neveido atsevišķu sailo reģistrus. Pasaulē veido vienotu elektroniskās veselības kartes sistēmu, kur ir šie datu kodēšanas vienotie standarti, un tad, ja mums ir vajadzīgs reģistrs, tad uzliekot Tātad pēc SSK koda ievadot diagnozi, izveidojas reģistrs. Tā kā tas, ko es novēlētu, ka mēs varētu pieņemt ātrāk šos lēmumus, ka mēs varētu saprast tās konkrētās specifiskās lietas, kas ir jāizdara, lai katru procesu pavirzītu uz priekšu. Un šeit, ja mēs skatāmies, un arī ņemot vērā to, ka mēs šobrīd Stradiņu universitātē izstrādājam digitālās veselības kursus mēs piedāvāsim arī nozarei. Un, protams, esam spiest sadarboties ar citām valstīm, tajā pašā laikā, protams, arī ar Igauniju, kas ir piemērs un ko bieži vien politiķi piemin un saka, pārņemsim Igaunijas sistēmu. Bet problēma, tā lielākā problēma ir tā, ka mēs vienkārši nevaram pārņemt Igaunijas sistēmu, jo viņi pieņēma lēmumus par datu kodēšanu un vienoto apmaiņas platformu kādus 20 gadus atpakaļ. Ja? Un šodien ir jautājums par datu apmaiņas platformu, kas ir X-Road Igaunijā, uz kuras stāv pilnīgi visas gan publiskās, gan privātās datubāzes. Tā ir vienota platformas, kuru virzīja tātad prezidents Ilveses, kas ir e-Igaunijas pamatā. Tātad platforma, kur apmainās pilnīgi visas ar datiem, tātad visas datu bāzes, tātad stāv šīs platformas vai saistībā ar šo, un pēc vienotiem standartiem šo informāciju var apmainīties. Un tur ir pilnīgi visas veselības aprūpes iestādes, privātās un publiskās, tur ir visi pārējie iekšlietu sistēmas reģistri un citi. Tā kā jautājumi par šo, bet arī Latvijā jau nav jau lēmums par to. Mēs jau nezinām, kāda platforma būs. Varam izstrādāt platformu Dagris, bet Dagris, es paskatījos, ir tikai pārvaldes iestādēm. Tas ir domāts tikai publiskajām iestādēm, šī platforma. Un kad viņa vēl būs, tas ir atkal kārtējais projekts. Un tā kā mēs zinām, kā šī projektu rezultāti mums ļoti bieži beidzas. No mūsu universitātes mums mudinājums tomēr ir varbūt izdarīt tās svarīgākās lietas, pieņemt lēmumus par datu kodēšanu, un tas jau būtu pirmais solis, lai mēs varētu veidot šos visaptverošo e-veselības karti, un tālāk mēs pa jomām varētu arī veidot reģistrus un uzskaitīt ārstēšanas rezultātu. Un tad arī, ko es arī vairāk reiz pieminu, ekonomisks Pēters Rukers, ko viņš ir teicis, ja, ka mēs praktiski varam pārvaldīt tikai to, ko mēs mēram. Un šajā gadījumā, ja mēs klīnisko rezultātu vispār nemēram Latvijā,
tad mēs nekad nevarēsim saprast, kāpēc mums ir tik slikti šie rezultāti. Tā kā, arī rosinājums tomēr saņemties, pieņemt lēmumu un sākt mērīt. Paldies!